Brīdī, kad visas pasaules uzmanība ir pievērsta Soču olimpiskajām spēlēm, 14. februārī Tukuma ledus halē notika pasākums Tukuma novada sporta laureāts 2013. Tika sumināti sportisti 21 nominācijā. Nominācijā par sporta attīstības veicināšanu balvas ieguva Tumes Degolas pagastā Jevgēnijs Bogdanovs, Sēmes Zentenes pagastā regbijists Mārtiņš Rundāns, Pūras Jaunsātu pagastā FIBA basketbola tiesnesis Andris Ankrogers, Irlavas Lestenes pagastā soļotājs un sporta aktīvists Medars Briedis, Tukuma pilsētā treneris Zigfrīds Markainis. Nominācijā labākais sporta skolotājs tika atzīta Tukuma 2. vidusskolas sporta skolotāja Inese Ķirķe, labākā jaunā sportiste vieglatlēte Ieva Turķe, labākais jaunais sportists ložu šāvējs Emīls Vasermanis, labākā seniore vieglatlēte Laila Pētersone, labākais seniors soļotājs Modris Liepiņš. Sporta biedrība Tukuma brāļi balvu Paraugs sportā Tukuma sporta leģenda pasniedza Intai un Jānim Morzikiem un balvu par mūža ieguldījumu Tukuma cīņas sporta attīstībā Vladimiram Lavrinovičam. Labākais tehniskajos sporta veidos balvu ieguva Aivis Egle, labākais cīņu sporta veidos Edgars Skrīvers, labākais sportā ar īpašām vajadzībām balvu ieguva Oskars Gailišs, labākais treneris futbola treneris Sergejs Kovaļovs, labākā sporta spēļu komanda dāmu basketbola komanda Tukums. Balvu par mūža ieguldījumu sportā pasniedza autosportistam Ilmāram Razevskim, kurš ir vairākkārtais Latvijas un PSRS čempions bagijos. Par mūža ieguldījumu sporta attīstībā balvu pasniedza ilgadējai Tukuma sporta skolas darbiniecei Ilgai Anšēvicai un ložu šāvējam Jānim Raudzepam. Par Tukuma novada labāko sportisti tika atzīta Anita Liepiņa, kas ir Eiropas un pasaules čempiona rogainingā, bet nominācijā labākais sportists balvu ieguva airētājs Gints Zunde. Nomināciju populārākais sportists un sportiste, ko rīko neatkarīgās Tukuma ziņas, balvu ieguva Krista Zubova un Reinis Sproģis. Pasākumu vadīja Māris Pūris, kurš ir Latvijas stepa čempions. Klausītāja ausis priecēja nepārspējamā Samanta Tīna, kurai novēlam lielu veiksmi Eirovīzijas finālā, kas notiks 22. februārī Ventspilī.